Sveiki, dargie skatītāji! Šodien spēlēsim Farming Simulator, kā jau redzat. Šodienas mūsu plāns ir aizvest no turienes to preci, labību, pakrāt nedaudz naudiņas, un nākošajā epizodē mēs nokulsim piedāvāto lauku. Bet, nu jā, šī epizode būs ļoti īsa. Jo pareizāk teikt, ka pārdošu rapsi un graudus. Tātad pirmais ir 3. bunkurs, kā redzat. Arī būtu mēs varam atrast kā karti, laiku, ko viņi zina, nezinu. Un cik daudz atrodas mūsu bunkuros šitie tens. Tie rapsi ir kenela. Lūk, mums iet nost. Mūsu piekamē pildās. Te sanāks diezgan daudz reiz braukāt. Protams, skatījos YouTube, kur jābrauc, tāpēc es arī zinu ceļu no galvas. Viss kopumā par šo spēli paredz latviskā caucot, tas ir lauksaimniecības simulators, kurš piedāvā dažādas iespējas izbaudīt lauksaimniecības fermera dzīvi, braukāt ar traktoriem. Šitā ir arī piedāvāti daudz modi šajā spēlē. Visādi traktoru objekti un tā tālāk. Man, ja nemaldos, bija 5-metrīgais kultivators un sēmašīna. Bet, es viņas, man liekas, arī neizmantošu. Man filmēšana ir paredzēta bez kaut kādiem modiem. Gribu sākt no visa gala un filmēt vismaz 2 sezonas. Kā vienā sezonā būs 100 epizodes, vai nu mazāk, vai 50. Tas arī aizņem daudz laika un nav brīvs liels, kā pareizāk pasaka, brīvais brīdis, lai varētu tā bieži filmēt. Daudziem jau tā ir. Bet, katru dienu pa diviem video es domāju, ka varēšu, protams, uzfilmēt. Tas man grūti nebūs, tā kā es domāju, būs viss kārtībā, bet, ja pareizāk sakot, tagad skatījos latviešu Farming Simulator sērijas, nav neviena gandrīz. Protams, spēļu apskats ir bijis no Let's Play Games. Tos noskatījos, tāpēc man ieinteresējās paspēlēt. Pēc viņa man teiktiem man ļoti ieinteresējās, jo pats dzīvoju laukos, kā tam man var nepatikt. Teikšu, ļoti laba ideja bija uzspēlēt. Man ienāca galvā, kad es varbūt arī varētu sākt filmēt. Kāpēc nevar dzirdēt pašu spēli? Tāpēc, ka man nav fraps, nav kā vajag kaut riktīgi. Ja zina, kas pa vēnu droši sakiet, pārbaudīšu. Vai jānopērk uzreiz lielāka piekabe. Šito tev nekas. Labi. Pēreiz šito pārdosim.
Šitā baigi maz ietilpst. To es pareizi braucu? Jā. Jā, viss kārtībā. Nu, ko lai vēl es varu pastāstīt? Pēc sezonām 2 es taisīšu citu spēļu sērijas. Nu, starpām arī ielikšu. Kādu varbūt Call of Duty. Tāpēc šī kanāla nosaukums ir... Nu, nezinu, jūs gan pateiksiet, es vienkārši uzlikšu Latvian Games, jo, nu, būs man dažādas spēles, kā man ļoti interesē jūsu viedoklis, kādu nosaukumu varētu kanālam ielikt. Jo man nestrādā galvas, kur tāds, piemēram, kanāla nosaukums tāds, kurus gribu ņemti, pārsvarā ir aizņemtas. Nav laba iespēja padomāt, jo galva pilnīgi nestrādā. Tā, lūk, mums ir shoppings, te mums ir tā piekabīte dotā, kuru mēs nesen nopirkām. Labi, man vienalga tas jautājums zīmes. Tā šķiet, mēs tā kā, man liekas, varam pārdot, ja nemaldos. Labi, vienalga tas nav. Nu jā, varēja jau uzkāpt uz tā traktoriņa precīzā. Bet, nu, ok, tas nav svarīgi šobrīd. Galvenais mums ir pārdot pašlai dotos ienākumus. Ar lielāko prieku es gaidu 14. gada simulātoru. Cerams. Vēl jau neviens nezina. Būs vai nebūs. Bet, nu, es ļoti ceru, ka būs. Tad labprāt atkal uzfilmēt pāris video. Un runājot par Minecraft, es varbūt pa starpam pafilmēšu. Bet nu biežāk būs Farming Simulators un Call of Duty 4, Modern Warfare. Pameklēšu, paskatīšos, kāpēc, kur ir tā vaina tajā spēļu skaņai. Nu jā, te arī vairāk ietilp 21 stundu. Te jau vai jāskatās, vai te sanāks. Nu labi, pilni piekam nesanāca. Tas vienalga jābrauc atkal rīņas. Nu, varbūt būs kādi 20 minūtes šis video. Bet, nu, ja video lielāks, tad tieši labāks. Pēc manām domām. Un vēl, protams, aizvedīšu graudus, domāju, tas arī būs viss. Nu, nākamajā epizodē, domāju, aizvest. Bļāķi, kā man besītās mašīnas. Stulbi, ka te nav kaut kādi, nezinu, menti, kas braukā, nezinu, pārbaudas ceļu satiksmes noteikumus, ir tā valda haus. Nu jā. Nu, sākumā es arī, kā jau piebūst cita lielākā daļa, protams, šķīto naudas. Sākumā es arī biju uzšot, jo es, nu jā, man ir viens tāds profils, tā kā testēšanā, bet nu labi, tas ok.
tagad es domāju, ka nečītošu, jo tas nav normāli. Nu, kā jau saka, visi, kas filmē, tie nečīto. Tie cenš parādot sevi no labās puses un domā, ka būs tādi wow. Profiņi nečītos neko, bla bla bla. Nu, protams, es arī nečītošu. Ja es spēlēju, tad es filmēju. Ja es filmēju, tad es spēlēju. Jā. Var sakot arī draugos lapā PC Gamer. Tajā lapā, protams, stāsta visu par spēlēm. Spēles aprakstu, protams, arī tulkoju tildu.lv. Pats neesmu tāds tīrs anglis. Neiet ļoti labi angļu valodu. Tāpēc, nu, es domāju, ka būs labi. Nu, labi, es tā padomāju, varbūt arī man pietiks. Es tā domāju, vairāk pastāstīt par savu kanālu, par spēli un bišķi kaut ko citu. Tāpēc es nebraukšu. Tādu gabalu es paņemšu un teleportēšu viņu uzreiz mājām. Un, lūk, man viņš arī ir. Tas atsveras manam nav. Labi, viena būs labi. Nu, next sērija, un es gribēšu gan jau paņemšu un nokulušu to lauku. Tad būs jāieliek sarakstā. Nu, jā. Tā es arī darīšu. Nokulšu lauku, nokultivēšu un iesēšu. Tāpat arī ar vēl vienu lauku, ja sanāks nopirkšu, blablabla. Labi, uz redzīti.